Kas tu esi, kungs? Dievs, kāds tu esi? Kāds tu esi, mans Dievs? Es tev tik daudz kalpoju, bet es tevi pašu taču nemaz nepazīstu. Par šiem un citiem jautājumiem raidījumā Lūkšanu kambara noslēpumi. Tad Estere pavēlēja atbildēt Mordehajam tā: Ej sapulcini visus jūdus, kas atrodas Sūsos, un gavējiet manis dēļ, un neēdiet un nedzeriet 3 dienas un naktis. Arī es ar savām kalponēm tāpat gavēšu. Un pēc tam es iešu pie ķēniņa, kas gan nav pēc likuma, un ja es aiziešu bojā, tad es eju bojā, aiziešu. Tad Mordehajs aizgāja un darīja visu, ko Estere viņam bija pavēlējusi. Labvakar, radio klausītāji! Ēterā raidījums Lūkšana kambara noslēpumi, un studijā šobrīd esmu es, draudzes cerību mācītājs Jānis Sadovskis, un kopā ar mani ir nemainīgi joprojām, negribētos teikt mūžīgi mūžam, bet joprojām brālis Jēzu Kristu Jānis Akmens. Jā. Un pagājušajā raidījumā mēs runājām un pieskārējāmies tādam tevatam, ka nevar izspiest no Dieva neko ar mūsu gavēni, ka mūsu gavēnis nevar palīdzēt mums kaut kādā veidā piespiest Dievu darīt kaut ko tādu, ko viņš nevēlās darīt. Mēs runājam par to, ka Dievs mūsu gavēņa rezultātā nemainās, bet ka izmainamies mēs, ka mēs kļūstam spējīgi dzirdēt un saņemt no Dieva, ka mūsu ausis atverās, ka mūsu prāts noskaidrojas, ka mūsu fokus ir uz Dievu, un ka mēs ne tikai Dievam parādam, bet arī paši kļūstam tādi, kas ir spējīgi dzirdēt no Dieva. Un mēs runājam arī par tādiem jautājumiem, kā gavēņa garīgā nozīme, ka gavēnis ir ļoti svarīgs garīgs ierocis, ar ko mēs izsitam kaut kādas caurumus sienās, garīgajās sienās, problēmas sienās. Un arī par to, ka gavēnis ir ļoti liels, spēcīgs garīgs spēks. Šodien mēs pieskarsimies par to, kas tad praktiski ir gavēnis. Kas praktiski ir gavēnis, kā praktiski var būt skatīties uz gavēni, un runāsim par to, kas arī varbūt nav gavēnis. Jo reizēm ir tā, ka, lai labāk saprastu, kas ir, mums jāparunā par to, kas tad īsti nav. Bet lai Dievs mūs varētu svētīt šajā raidījumā, un lai jūs labi varētu dzirdēt, uztvert un lietot to visu, ko mēs runāsim, paņemiet lūdzu savus pierakstu klādes, paņemiet lūdzu savus rakstāmos, pierakstiet, un tā vieta, ko es jums lasīju, bija no Esteres grāmatas 4. nodaļas, sākot no 15. līdz 17. pantam. Un mēs lasījām un redzējām par to, ka Estere aicina gavēt Mordehaju ar visu tautu. Gribu atgādināt šeit, ka viņi saka 3 dienas un 3 naktis, nedzeriet un neēdiet, un viņi saka, arī es ar savām kalponiem tāpat darīšu. Un mēs lasām, ka Mordehajs aizgāja un darīja tā, kā Estere bija teikusi. Tāpēc šodien runāsim par to, kā tad gavēt, cik ilgu laiku un kādā veidā skatīties uz gavēni. Bet pirms tām lūksim Dievu un pierakstiet šīs vietas un sekojiet līdzi, un lai Dievs jūs svētī. Jā, visvarenais debesu Tēvs, mēs Tev pielūdzam un pateicamies par šo vakaru. Mēs pateicamies, Tēvs, ka mēs varam nākt Tavā priekšā un lūgties Tavu žēlstību, ka mēs varam pārdomāt Tavu vārdu, ka mēs varam iedziļināties tajā, kad Tu caur savu svēto garu mums atklāji savus rakstus. Paldies Tev, debesu Tēvs, par to visu. Un es lūdzos, Kungs, Dievs, runā uz katru cilvēku, kas klausīsies šos raidījumus, kas klausās, ne tikai šos, bet kas klausās Tevi, Kungs, Dievs. Es pateicos par katru brāli un māsu, kas meklē Tevi tuvāk un tuvāk, kas grib dzirdēt Tevi, Tavu balsi, kas grib tieši sadzirdēt Tevi, Kungs, Dievs, priekš savas dzīves un priekš daudziem citiem. Kungs, Dievs, es Tev pateicos un lūdzu svētī un atver sirdis, lai tās ir dzirdīgas sirdis, Kungs, Dievs, kas dzird Tevi, satver Tevi un kas meklē Tavu vaigu. Kungs, Dievs, palīdzi ikvienam, kas ilgojās pēc Tevis. Kungs, Dievs, tāpat arī palīdz mums, Taviem kalpiem, kas kalpo ar šo raidījumu, vadot un runājot, Kungs, Dievs, palīdz, lai mēs arī runātu to, ko Tu vēlies, lai mēs runājam uz Tavu tautu.
Tev lai gods un pateicība vienmēr un mūžīgi. Es Tev pateicos, Tēvs, par katru cilvēku, kas atbalsta gan šo raidījumu, gan atbalsta pirmkārt Tavu darbu, Kungs Dievs, lai tas izplatītos. Paldies par tiem lūdzējiem un aizlūdzējiem, paldies par cilvēkiem, kas atbalsta arī finansiāli. Paldies Tev gods un slava un pateicība Tev visvarenais Dievs. Tev pateicos un pielūdzu Jēzus Kristus vārdā un svētā gara spēkā. Āmen. Āmen. Šodien runāsim un ieliksim tādu, domājams, tādu labu pamatu, kas praktiski ir gavēnis. Un ļoti bieži vien cilvēkiem, ja pajautā, kas ir gavēnis, tad tas teksts vai tās domas ir tādas izplūdušas, neskaidrs, varbūt cilvēki nemāk tā vai nespēja. Pat ja viņš ir ilgus gadus kristietis, viņš nespēja formulēt īsti un pateikt, kas ir gavēnis. Un ja man būtu jānoformulē šodien, kas ir gavēnis, tad es teiktu tā. Gavēnis tā ir atturēšanās no kaut kā, uz kaut kādu konkrētu laiku, ar konkrētu mērķi, kas ir vērsts uz satikšanos ar Dievu un Dievu balss dzirdēšanu. Un tad tur bija tā kā 3 punkti. Atteikšanās no kaut kā, uz kaut kādu konkrētu laiku un ar konkrētu mērķi. Un visas šīs 3 lietas vērsts uz to, lai tādā veidā satiktos ar Dievu un dzirdētu Dievu. Kādi varētu būt mērķi, Jāni? Ja mēs šodien tagad padomājam, ka, ja gavēnis apvienojumā ar lūkšanu, protams, jo mēs esam jau minējuši, ka gavēnis bez lūkšanas tā ir tikai tāda badošanās, tātad kādi varētu būt mērķi? Ko saka Bībele? Kāda varbūt ir tava pieredze? Ko tu zini, ko tu esi redzējis? Un kā tev liekas, kas ir tas, ko Dievs saka, jeb ko Dievs aicina ar gavēni pateikt viņam? Kādi tie jautājumi, ar kādu mēs varam nākt ar gavēni Dievu priekšā? Pirmām kārtām es gribētu noteikti teikt to, ko mēs jau lasījām Esteras grāmatā, ja, kad bija konkrēts mērķis, lai kaut ko sadzirdētu no Dieva, lai sadzibūtu, mēs redzam, lai sadzirdētu Dievu, ko viņš saka par šo konkrēto lietu, vai tad ir kaut kāda vajadzība. Tieši tā. Un vajadzība bija ne pa jokam, vai nu Ebrejam mirt, vai dzīvot. Jā, protams, jā, un šeit ir tātad konkrēti ir vajadzība, pēc kā mēs kaut kas ir vajadzīgs, ja? Nevis vienkārši tāpat vienais gara laika, bet nē, ir vajadzība. Ir vajadzība kaut ko sasniegt. Tātad ir vajadzība, un šī vajadzība ir tas mērķis savā veidā. Jā. Un, ja mēs runājam par vajadzībām, tad, protams, ir mazākas vajadzības, lielākas vajadzības, bet, mīļie radio klausītājs, gribētu jums pievērst uzmanību jūs vienai lietai. Šie cilvēki jūs ziniet, šo vietu izšķīrās viņu dzīvību vai nāvi. Un viņi nesāka meklēt naudu, lai piekukuļot kaut kādas ķēniņa tur tos vadītājus vai tuvākos cilvēkus. Viņi nesāka bēgt, viņi nesāka, darīt vēl kaut kādas lietas, kas varētu būt cilvēciskas un tādas, pašsaprotamas. Ko tad tagad darīt? Viņi izvēlējās veidu praktiski neko citu nedarīt, kā tikai nākt pie Dieva. Pastiprinātā veida nākt pie Dieva. Tātad viena lieta, ja tā varētu teikt, kāpēc mēs varam nākt pie Dieva ar gavēni, ko mēs gribam gavēni panākt, tas ir saņemt palīdzību no Dieva. Principā te arī parādās, teiksim, šīs te būtība uzticēšanās Dievam, ja, kad ne kaut kur citur, tieši tā kā tu ļoti labi, Jāni, pieminēji, ja, ka kaut kur meklēt, piekukuļot, ja vēl kaut, visādas citus risinājumus meklēt, ne, viņi vienkārši konkrēti. Viņi izvēlās, viņi zina, te parādās gan viņu ticība, te parādās viņu paļaušanās ir uz Dievu. Dievs, mēs gaidam uz tevi, mēs atsakamies no kaut kā, lai sadzirdētu, ko tu saki par šo lietu. Jā, tātad konkrēta vajadzība, un tas ir iedrošinājums, mīļie radio klausītāji jums visiem, kam ir kaut kādas konkrētas vajadzības, tātad mūsu gavēnis var būt Dievu priekšā par kādu konkrētu vajadzību. Vēl kāds jautājums? Jā, šeit ir saņemt atbildi uz kādu jautājumu, ja, ko mēs jau daļai arī minējām šajā iepriekšējā vajadzība var būt, kas ir atbildes. Piemēram, iet man strādāt tajā darba vietā vai neiet strādāt. Jā. Precēt to meiteni vai neprecēt? Tieši tā, vai vēl kādu jautājumu, vai iet uz to draudzi, vai šī ir mana draudze, vai tā, man tā draudze, kā piemēram var teikt uzreiz tā, man tā draudze nepatīk, bet Dievs, ko tu saki, ko tu gribi, lai es daru, vai es gribu, lai es būtu šajā draudzē, vai nē, piemēram, kā bija. Jā, un ja mēs runājam par uzticēšanos un par kaut kādu cilvēcisku rīcību, tad parasti cilvēks saka tā, man šī draudze nepatīk, es iešu uz citu draudzi. Ļoti vienkārši un ļoti ātri. Jā. Bet man liekas, ka būtu ļoti pareizs veids, ja cilvēks grib saņemt atbildi Dievs, bet ko tu saki,
Ko man darīt? Vai tā ir tava griba, ka es tur eju projām, vai es tur palieku, jā. Un kad, tiešām ziedotu laiku, jo, kā mēs runājam, gavēšana nevar būt bez lūkšanām, ja? Lūkšanas var būt bez gavēšanas, bet gavēšana nevar būt bez lūkšanām. Tātad cilvēks, kas grib saņemt šo atbildi par konkrēto, kā mēs šeit minējam par draudzi jautājumus, konkrētu atbildi, tad viņš nevis vienkārši tā cilvēciski, man nepatīk, tāpēc, ka tas manas ambīcijas, emocijas, tādā. Nē, Dievs, ko tu saki? Un ja tu saki, ka man ir tur jāiet, es iešu un darīšu. Vai man patīk, vai man nepatīk? Jā. Neatkarīgi no tā. Nākošā lieta, par ko mēs vēl varētu gavēt? Šeit jau mēs atkal ieslēdzam to dzirdēt Dievu gribu konkrētajā jautājumā. Varbūt konkrētajā jautājumā, bet tas bija kā iepriekšējā lieta, bet vispār dzirdēt Dievu gribu. Jo, piemēram, bieži vien cilvēks saka, Dievs, man pat nav konkrēti jautājumi, uz kādu draudz iet vai ko darīt, bet man vienkārši Dievs, ko tu gribētu, lai es, teiksim, šajā vasarā izdaru? Vai, teiksim, sākās jauns gads, Dievs, ko tu gribētu, lai es daru? Vai cilvēks beidz vidusskolu, piemēram, ja? Viņam nav nekādas idejas, ko mācīties, ko. Dievs, ko tu gribētu, lai es daru? Kā piemērs arī varētu būt rakstvieta, kas man liek atsaukt uzreiz atmiņā savu, tādas domas, kas man līdz ir, kāpēc es esmu Dievu meklējis, kur rakstvieta ir sacīts, viņa bērni dzird viņa balsi. Dievs, es gavēju, jo es gribu dzirdēt tavu balsi. Es gribu vienkārši dzirdēt tevi kā savu tēvu, kurš runā ar savu bērnu. Tu nedaudz pieskaries nākošajam jautājumam, par ko mēs runāsim. Bet varbūt atgriežoties pie tā, ko mēs runājam, tātad ir reizēm dzīvē mūsu situācijas, kad mums vajag zināt Dieva gribu. Pat nav konkrēti jautājumi. Ja? Ir reizes, ka mēs nākam par konkrētu jautājumu. Un ko tad darīt tiem cilvēkiem, kuriem nav konkrēti jautājumi? Negavēt? Nē, taisni otrādi. Ja tu nezini, ko uz priekšu darīt, ja tev vispār nav skaidrs, tu vienkārši gavē, meklē Dievu, lai dzirdētu viņa gribu. Un tad starp tām visām balsīm, kas ir apkārt tev skanējuši, dažādām idejām, piedāvājumiem, draugu ieteikumiem un mācītāji varbūt vēlmēm vai kādām citām lietām, tu gavē, tas viss paiet nost un tu dzirdi Dieva gribu. Un varbūt, ka Dievu grib pavisam savādāk nekā reizēm mēs esam domājuši, ka mēs sadzirdēsim. Kā piemēru varētu sacīt arī šeit, lai vieglāk saprast cilvēkam ir, draudzēs bieži vien saka, tu esi ļoti labs, man šķiet, tu varētu būt svētdienas skolotāji, jeb tu varētu būt slavēšanas vadītājs. Jā, labi, tas ir labs ieteikums, un nevis cilvēks uzreiz tā akli piesaka, es iešu un to darīšu. Vai taisn otrādi? Saka, nē, es nedarīšu. Ja es nedarīšu, jā. Nē, bet varbūt tās to varētu darīt tā, kā Dievs to saka, ņem lūkšanu laiku, ņem gavēšanas laiku un jautā Dievam, Dievs, Pēters Miķels man teica, ka man vajadzētu iet darīt to un to, es negribu, vai es atkal gribētu, bet ko tu, Dievs, saka par šo jautājumu, ja? Un tas būtu pavisam cits, un tad mēs redzētu arī tos kalpotājus ar pavisam citu atdevu, ja viņi to būtu darījuši iepriekš. Vai, piemēram, kad jauni cilvēki pabeidz skolu vai vidusskolu vai vēl kaut ko, piemēram, jā, vai kādam cilvēkam ir kaut kādas, pat ne konkrēti jautājumi, bet vienkārši viņš saka, es nezinu, ko Dievs grib. Viņi nezinu, ko darīt. Nezinu, ko Dievs grib manā dzīvē. Būtu īstais mirklis apstāties un pāris dienas veltīt tam, lai pabūtu kopā ar Dievu un lai sadzirdētu Dievu gribu. Varbūt, ka Dievs tev pateiks pirmo soli kaut kādā virzienā, varbūt viņš tev nepateiks visu tavu dzīvo, visu tavu nākotni, varbūt viņš pateiks, piemēram, aiziet pie Pētera, vai aiziet uz to draudzi, vai uzrakstam cilvēkam vēstuli, vai, piemēram, pagaidām nedara neko. Jā. Elementāri. Varbūt tāda atbilde pagaidām nedara neko, un tu mierīgi gaidi, un Dievs sūta tavā dzīvē kāds notikums. Jo tu esi parādījis Dievam savu vēlēšanos, dzirdēt viņa gribu. Es gribu Dievs savā dzīvē dzirdēt tevi. Un tas būtu tā būtība, ka pavadīt laiku dziļākā izpratnē, ja? Ko tad, šeit ir tā būtība, tajā visā parādās. Jā. Vēl viens ļoti svarīgs punkts. Lai saņemtu spēku kalpošanā. Tas ir ļoti svarīgi. Jā, jo mēs esam minējuši tos piemērus, teiksim, piemēram, par to vietu, kur Jēzus teica, ka šī suga savādāk neiziet kā ar gavēšanu un lūkšanu, jā. Bet es domāju, ka tas varētu būt tāds nevis ekstrā gadījums, bet man liekas, ka šādam gavēnim, ja ar šādu mērķi, lai saņemtu spēku kalpošanā, viņam patiesībā vajadzētu būt diezgan regulāram kalpotāju, mācītāju, draudzes locekļu vidu. Es domāju, ka tam vajadzētu būt kā nevis kā tādam ekstrā pasākumam, ka tam būtu tā kā pienākumam regulāram. Mans pienākums ir, un patiesībā, pienākums tas īsti nav. Tā ir tava vēlēšanās. Jā, tava vēlēšanās, bet tev ir jāsaprot to kā lūkšana. Jā, tavs dzīvesveids. Tieši tā, bet tā cilvēks saprot, man ir jālūdz, jā. Mēs zinām šo teicienu, ir lūkšanas, daudz lūkšanas ir daudz svētības. Nav lūkšanas, nav svētības, ja? Šeit varētu arī pateikt, zini,
ir daudz gavēšana, ir daudz spēka. Maz gavēšana, maz spēka. Ja tieši. Tā vienkārši varētu to pateikt, ja tādā pozīcijā, bet ja tu gribi iet spēkā, tad tieši šis te variants ir, kad, lai saņemtu šo spēku, un nevis tad, kad jau tev, man rītdien būs jāiet tur, kā piemēram, jāiet ļaunos gars, ar ko tu iesi saskaries ar to, ka tu redzi tev pretī nāk ļauna gara apsēst, ko darīt? Tad jau ir par vēlu kaut ko gavēt, un tad varbūt par vēlu pat lūgt, jo tev ir vienkārši šajā mirklī ar spēku jāstājās pretī šim ļaunajam. Amen, Jāni, bet es tev pateikšu tā, ka patiesībā tieši šādi mirkļi ne tikai parāda, bet patiesībā arī iededzina uguni gavēt. Jā. Jo es zinu, ka arī tavā dzīvē ir bieži gadījumi, manā dzīvē bieži gadījumi, kad mēs redzam, ka mums nav šī spēka. Un reizēm mēs vienkārši kaut kur aizējam projām, lūdzam Dievu, raudams, ka Dievs, kāpēc es to nespēju. Tu redz šī vajadzība, šis cilvēks, man ļoti viņa žēl. Bet šiem mirkļiem vajadzētu iededzināt šo patieso vēlmi, nostāties Dievu priekšā un lūgt Dievs, es vēlos tavu spēku tavā kalpošanā. Pat ne konkrēts jautājums, pat ne konkrēta grība. Nevis konkrētā pat kalpošanā. Jā, pat konkrētā kalpošanā. Dievs, es gribu tavu spēku. Es gribu tavu spēku. Un pēdējā lieta, kas man patiesībā visvairāk tuvāk pie sirds, lai cik tas varbūt jocīgi arī nebūtu, bet vistuvāk pie sirds, vēl viens veids vai viens iemesls, kāpēc mēs nākam pie Dieva, jeb kāpēc mēs gavējam un veltiem laiku gavēnim un lūkšanai, tas ir, lai pavadītu laiku kopā ar Dievu un lai viņi dzirdētu. Un es domāju, mīļie radio klausītāji, es domāju, ka mēs esam daudz tādi pieauguši cilvēki, un šis būs tādiem pieaugušiem kristiešiem vārds nedaudz. Mēs visi noteikti piekritīsim, ka mēs varam savā lūkšana istabā 2-3 stundas it kā lūgt Dievu, bet mūsu domas var skraidīt pa labi, pa kreisi, un mēs iznāksim tā, it kā mēs būtu tikai 15 minūtes lūguši, un nejutīsim ne gandrību neko. Mēs varam 15 minūtēs to pašu sasniegt, bet es gribētu parādīt vienu atšķirību šajā gadījumā, runājot par šo te iemeslu, kāpēc mēs nākam pie Dieva, lai vienkārši pavadītu laiku kopā ar Dievu un lai viņi arī dzirdētu. Mēs gavējam Dieva paša dēļ, lai mēs viņam pietuvotos. Tieši tāpat kā lūdzam viņu, arī tā, ka mēs tuvojamies viņam. Viņa paša dēļ, nevis savis dēļ. Jo mīļie radio klausītāji, šeit padomāsim drusku par vienu lietu. Es pieņemu, ka jūs būsiet dzirdējuši par cilvēkiem, kuri gavē, jo ir kaut kāda vajadzība. Un es domāju, tie ir lielākais vairums. Lielākais vairums gavēņu ir vērsts uz to, ka mēs gavējam par kādu vajadzību. Drusku mazāk jau ir dzirdēt Dievu gribu kādā jautājumā. Vēl drusku mazāk ir varbūt saņemt spēku kalpošanā. Vēl drusku mazāk varbūt ir vispār saprast, uz kurien var virzīties. Bet es esmu pārliecināts, ka absolūtā mazākumā ir cilvēki, kas gavē ar vēlēšanos nepaprasīt Dievam pilnīgi neko, bet vienkārši Dievs, es gribu tev pietuvoties un pietuvoties tā, lai es tevi dzirdētu. Dievs, es gribu 3 dienas, pieņemsim, pavadīt kopā ar tevi. Un es varu vienkārši lūgt, es varu lasīt, es varu slavēt, es varētu, teiksim, uzēst un pavadīt laiku labi, teiksim, jau labi justies un būt kopā ar tevi. Bet es gribu vienu soli tālāk. Es gribu līmeni dziļāk, es gribu kaut ko vairāk, un es nolēmu gavēt. Vienkārši Dievs tāpēc, lai es tevi dzirdētu. Un ziniet, kas paliek? Man liekas ļoti bieži, ka es nerunāju varbūt par kaut kādiem konkrētiem jautājumiem, bet man liekas, ka ļoti bieži tieši ar šādu attieksmi, kad cilvēks gavē, visbiežāk viņš saņem gan vārdu, gan virzienu, gan dzird kaut kādu Dievu padomu kaut kādā lietā, gan arī saņem kaut kādas atbildes. Jā, bet, zini, interesanti ir tas, ka šo te jautājumu, iespējams, ka es nezinu, varbūt mums vajadzētu vēl vairāk pacelt, jo cilvēki patiesībā man ir pat vairāk jautājuši, viņi saka, es nesaprotu, kā es varu meklēt Dieva dēļ, paša dēļ, kur tad Dievs nav, man tak viņš ir šeit, un kādu arī teiks, jā, jūs tur Jāņi runājat studijā, bet Dievs tak ir līdzās visu laiku ar mani. Mīļie radio klausītāji, mēs par to nerunājam. Mēs runājam bišķiņu savādākā mērogā. Mēs atzīmēsim šo jautājumu, ja kādam tāds jautājums atzīmēsim, bet es tā ļoti vienkārši pateikšu. Es varu par Jāni lasīt grāmatā un redzēt viņu pāri ielai ejot. Jā. Bet es varu pāriet pāri ielai, paņemt viņai žaketes atloku un pateikt, Jāni, sveiks, vai es drīkst izlūgties tev 15 minūtes aprunāties ar tevi. Vienkārši būt kopā. Jā, starpība liela, pareizi. Var arī pat nerunāt. Jā. Arī var pat nerunāt. Vienkārši es gribu būt līdzās tev. Jā. Tieši tā kā vīrs ar sievu grib līdz. Man pietiek, mēs reizēm, es kā piemēru sev ņemšu savu, es varu būt kopā vienkārši ar savu sievu. Man neko nevajag, ne no viņas saņemt,
Ne viņai kaut ko dot, man vienkārši pietiek ar to, ka es esmu līdzās viņai. Un es jūtu viņas vienkārši, es jūtu viņas elpu, es jūtu viņas tuvumu, blakumu, klātbūtni, un es ar to esmu piepildīts, ar to vienkārši šī klātbūtne mūs tuvina, un nav nekā tur tāda, kaut kā, mēs varam vienkārši pastaigāties kopā gar jūru, mēs esam kopā klusumā, vienkārši katrs domā kaut ko pie sevis. Kaut kādā brīdī varbūt runājās, varbūt nerunājās, bet mēs vienkārši esam līdzās viens otrās, teiksim tā, blakus viens otram iet, un te mēs ir par šīm lietām, par ko mēs runājam. Bet, ja pirms mēs turpinām kaut ko tālāk, laiks, protams, skrien nežēlīgi, tieši šī iemesla dēļ, par ko mēs atgriežamies par kalpošanu, lūgt spēku, bieži vien cilvēkiem nav spēku, un viņi baidās no vēlna. Tā kā jāiet, vēlna apsēst. Nē, tur es neiešu, ja? Cilvēki baidās. Kāpēc? Tāpēc, ka viņiem nav spēka, ja? Cilvēki arī saka, ka lūkšana ir garlaicīga. Es esmu dzirdējis šādus izteicienus, ka lūkšana kā tāda. Galīgi nav garlaicīga. Lūkšana laiks pavadīt, tur jau nekas nenotika, tur jau tikai lūdzās. Saprot, par ko iet runa īstenībā, par ko uzdod jautājumus, bet par to mēs runāsim. Par to mēs runāsim, jā. Tātad, tā ir atturēšanās no kaut kā, uz kaut kādu konkrētu laiku, ar konkrētu mērķi, kas ir vērsts uz satikšanos ar Dievu un Dieva balsu dzirdēšanu. 3 lietas, mīļie radio klausītāji, mēģinam piefiksēt, tad es varbūt vēlreiz atkārtošu, kāpēc, jo mūsu pārdomas, mūsu pārunas, tas, ko mēs runāsim, viņas balstīsies pamatā uz šiem tādiem pamatakmeņiem, ka gavēnis, tas nav vienkārši vārds. Gavēnis nozīmē, tā ir atturēšanās no kaut kā, atteikšanās no kaut kā, uz kaut kādu konkrētu laiku. Ir kaut kāds konkrēts laiks, ar kaut kādu konkrētu mērķi. Ir kaut kāds konkrēts mērķis. Un vienkārši pabūt kopā ar Dievu dēļ, pavadīt brīnišķīgu laiku, arī tas ir mērķis. Tieši tā. Patiesībā tas vislabākais mērķis vairāk parāda, vai mēs mīlam Dievu vienkārši tāpat, vai tāpēc, ka viņš mums kaut ko var iedot. Un šī te atturēšanās un šis mērķis ir vērsts uz satikšanos ar Dievu. Nevis uz badošanos vai vienkārši sliktu sajūtu vai uz tāpēc, ka draudzes mācītājs teica, bet šis te mērķis ir vērsts uz satikšanos ar Dievu. Un ļoti, ļoti svarīgi šīs lietas saprast. Mēs būsim, laikam, šodien spiesti pabeigt mūsu raidījumu uz šīs te nots, bet es gribētu pateikt tādu paziņojumu. Varbūt jūs atceraties, ka gan atvērtajā raidījumā, kas bija naktī, kad mēs visi satikāmies ar jums, tāda lūkšana kambara nakts, kas mums bija, gan citos raidījumos mēs teicām par to, ka mēs gribētu aicināt mūsu partnerus, interesantus, tos, kas klausās, kas gribētu kļūt par partneriem, kaut kādā veidā uzdot kaut kādus jautājumus, paprasīt kaut kādas atbildes, varbūt izteikt kaut kādas savus viedokļus. Mēs teicām, ka mēs aicināsim jūs visus rudens pusē uz tikšanos. Un lūk, šis mirklis ir pienācis, un mēs esam izlēmuši 2. novembrī 1:00. Tad 2. novembris 1:00 sestdien. Mēs aicinām visus lūkšanu kambara klausītājus, tātad partnerus, palīgus, interesantus, visus mēs aicinām pie mums ciemos uz tikšanos. Mums būs pateicība, mēs prezentēsim šo te lūkšanu kambara disku. Es ticu, ka uz to laiku šis disks būs gatavs, jūs varēsiet iegādāties visu to, ko mēs esam runājuši iepriekšējos gados, kā mācību materiālu priekš sevis. Būs arī vārds no kustības Dieva meklētāja no Ukrainas, un kurā vietā mēs aicinām jūs uz satikšanos. Mēs aicinām jūs uz satikšanos Rīgā, Āgenskalnā, Nometņu ielā 31. Tad Rīgā, Āgenskalnā, Nometņu ielā 31, 2. novembrī 13:00. Tiekamies visi, sanāksim kopā, runāsim par pagātni, aprunāsimies, uzdiedzersim kopā kafiju, parunāsim par nākotni un domāsim, kā mēs kopīgi varam darīt Dievu darbu vēl vairāk. Un ja jūs šobrīd neesat ne partners, nekas, lai Dievs jūs svētī, nāciet, domāsim kopā. Ar Dievu palīgu. Ar Dievu palīgu uz redzēšanos. Jūs varat kļūt par partneriem raidījuma tapšanā, finansiāli atbalstot. Vairāk informācijas mājaslapā tautaslūkšana.lv vai pa tālruni 29 27 93 60. Lūkšanu kambara noslēpums.